Bet, ja pēc saules spīd gaisma, tā ir daudz jēdzīgāka un krāšņāka nekā tā, kas stāv tumsā. Tā ir man izjūta par to, kā var traktēt Dieva klātbūtni cilvēka dzīvē. Man šķiet, ka tas ir, kā Dievs gribētu būt klātesošs. Un tas, starp citu, liek arī izvērtēt citādi mūsu dzīvi. Kāda ir mūsu ikdiena? Mēs ceļamies no rīta, mēs jau pašā pirmajā lekcijā mazliet par to paironizējām. Mēs ceļamies no rīta, tad nomazgājamies, ejam uz darbu. Kaut ko mēģinām padarīt, pastrādāt, tad darbs beidzās, dodamies mājās, kaut kāda mājas dzīve mazliet, tad nedēļas nogalējā ir iespēja maz drusciņi kaut kāda sabiedriskā dzīve, kaut kāda drauga, kaut kāda pasākuma. Un tad ir tā, ka vienā brīdī, lūk, tagad jūs nākat iesveic mācīt. Un kaut kādā brīdī tagad te mācītājs stāst un stāstīs par to, cik bāznīca ir svarīga, cik dievkalpojumi ir svarīgi, tas ir svarīgi, šis ir svarīgi, garīgā dzīve. Un var rasties iespējas, ka garīgā dzīve ir kaut kāda vēl kārtējā bumbiņa manā dzīvē, ar ko žonglēt. Tā jau žonglēt šādi ir sarežģīta. Tur ir rentāls bumbiņas, ar kurām jātiek galā. Un te pēkšņi kāds iegrūž rokās vēl vienu bumbiņu un saka, tā ir bezgala svarīga. Un tad es mēģinu tagad visu to sistēmu kaut kā vēl, jo tā garīgā dzīve ir kaut kas tik būtisks. Tev taču tur ir jātēl laiks par Dievam kaut kādām tādām lietām. Un tad ir tāda stresa sajūta. Vārds pie visa tā, ka tā ir grūti, tagad vēl kaut kas tur papildus nasta. Bet es gribu sacīt, ka ja mēs raugāmies uz Dieva klātbūtni, kā uz gaismu, kas caurstrāvo manu dzīvi, tad tā nav papildus nasta. Dievs grib caurstrāvot visu manu dzīvi. Es varu būt ar Dievu gan darbā, gan mājās, gan draugiem, gan nezinu, lai kur es būtu. Dievs grib caurstrāvot visu man. Jā, viņš iedod man dažus papildus instrumentus. Viņš man iedod dažus papildus elementus, pateicoties, kuru lietošanai tā gaisma būs intensīvāka manā dzīvē, jā. Bet te nav atšķirības starp manu ikdienu un kaut kādu brīdi baznīcā. Tas nav tā, ka uz ielas es esmu citādāks un ieejot baznīcā piepieši citādāks. Es esmu visur viens un tas pats. Un es domāju, šī tāda sadalīta domāšana, tāds sadalīts skatījums, ka ir kaut kas garīgs un ir kaut kas negarīgs, ir kaut kas svēts un ir kaut kas profāns. Šī sadalītā domāšana rada daudz stereotipus un beigās rada daudz vilšanās. Piedošana par to pašu, ko runājam sākumā. Mēs piepieši konstatējam, kādi mācītāji dara briesmīgas lietas. Mēs esam šokā. Jo mums likās, ka viņi tā vienkārši nevar izdarīt, jo viņi ir citādāki. Viņi taču dzīvo citā pasaulē. Bet nē, draugi, cilvēki ir vienādi, un pasaule ir viena. Atšķirība tikai tā, cik lielā mērā mēs ļaujam Dievam izgaismot savu dzīvi. Un viss. Manu dzīvi, kas notiek visur, kur es eju.
Es nesu līdzi savu garīgumu, ja tā varētu teikt. Nevis es kaut kur ieeju pēkšņi, kaut kur kādā īpašā vietā, kas ir tagad kaut kādas tādas enerģijas pārpildīta, un es tā kā dušā tur noskalojos, vai tā kā tāds sūklis tur uzņemu kaut kādu radiāciju, ja, un tad eju tālāk un spīdu ilgi vēl, ja, tā kā tas fosforizējošs. Ne. Es, ja tā Dieva klātbūtne ir manā dzīvē, tad viņi ir, ja viņas nav, tad viņas nav. Viņas nebūs ne tur, ne šur. Citiem vārdiem, kamēr vien mēs šajā pasaulē dzīvosim, mēs atradīsimies tajā lielajā izaicinājumā starp tumsu un gaismu. Kamēr vien mēs dzīvosim, mums būs iespēja vai ignorēt mūsu iekšējo dvēselisko deformāciju un izlikties, ka viss ir vislabākā kārtībā, es kontrolēju situāciju, vai arī ļauties, lai Dievs veido mūs par citādākiem cilvēkiem. Lai Dievs dziedina mūs, lai Dievs rada mūs no jauna, lai Viņš izspīd mūsu dzīvēs. Un Viņš to dara. Caur daudziem un dažādiem veidiem, vai beigās arī caur sakramentiem, par kuriem mēs runāsim vēlāk. Bet man liekas, ka ja mēs saprotam šo baušļa būtību, to, ka Dievs caur baušļiem nevis mūs grib turēt kaut kādā īsā saitītē, bet ka caur baušļiem Viņš grib atklāt mums to, kāds Viņš ir. To, kādi mēs varētu būt. Un ka baušļus Viņš mums ir devis, lai mūsu dzīvi atvieglot, lai palīdzētu mums dzīvot. Ja mēs to tā varētu saprast, ja mēs raudzītos uz baušļiem kā uz tādiem palīgu līdzekļiem. Jā, no vienas puses baušļi mūs konfrontē ar mūsu realitāti. Bet tajā pašā laikā viņi mums atklāja to, kāds ir Dievs. Jā, viņi mūs dzen izmisumā, viņi saka, ka tu esi tāds un šāds. Baušļi ir kā tāds spogulis, tu ieskaties šausmas pārņā. Bet tajā pašā laikā baušļi saka, tāpēc meklē izēju. Skaties, kur ir izēja. Kas ir tas, ko Dievs dod? Un Dievs dod savu klātbūtni, Jēzu Kristu. Un tas ir tas, ko mēs runāsim nākamā reizē. Un es domāju, ka tas būs labs veids, kā nosvinēt neatkarības dienu, kā nosvinēt savu brīvību. Un es domāju, konteksts būs lielisks. Brīvība ne tikai tādā fiziskā, politiskā nozīmē, bet brīvība arī garīgā un iekšējā. Nākamā reizē mēs tad kā reizi runāsim par Kristus nozīmi, par Kristus personu kristietībā mūsu dzīvē. Tik tālu tad līdz šim brīdim esam mazliet parunājuši par tādām, atcerieties pašā ievadā, par tādām vispārīgākām, filozofiskām lietām, par to, ka kaut kas augstāks ir, par to, ka izjūta visiem ir līdzīgi, par to, kas labs un jauns, par to, ka ir vērts ieguldīt savu laiku varbūt tajā visā. Un šajās pirmajās nodarbībās, lekcijās esam iedziļinājušies, kas tad īsti ir baušļi un ko tie mēģina mums pateikt, ko tie mēģina mums atklāt. Un šajā brīdī es tad būtu priecīgs atkal mazliet ar jums padiskutēt, dzirdēt jūsu jautājumus, viedokļus, uzstādījumus, paziņojumus.